Labvakar, cienījamie gulbenieši, novadnieki, ciemiņi un viesi. Mēs visi kopā šovakar stāvam uz gadumijas sliekšņa. Un pavisam nedaudz ir palicis laika, līdz kopā atvadīsimies no aizejošā 2023. gada. Un ar prieku, ar līksmi un ar ovācijām noteikti sagaidīsim un nosacīti kopā iesoļosim jaunajā 2024. gadā. Gadumija, tas ir mirklis, kad mēs apstājamies un mazliet atskatāmies pār plecu, kāds tad ir bijis šis aizejošais 2023. gads. Noteikti, kad ar pārsteigumiem, izaicinājumiem, satraukumiem un piedzīvojumiem piesātināts gads. Pašā gada sākumā pieļauju, ka mums visiem bija grūti pieņemt augsto inflāciju, tirgus cenu svārstības un grūti bija paredzēt kaut dažus mēnešus kaut ko uz priekšu. Lieli satricinājumi un satraukums bija, protams, arī kara un arī globālo notikumu iespaidā. Ļoti negribētos, ka mēs palēnām spētu vai pierastu pie kara situācijas, pie kara šausmām šeit pat Eiropas vidusdaļā. Un ļoti gribās un vēlētos, lai aizejošais gads varētu paņemt līdzi arī nemieru un šīs kara šausmas. Bet vai tā būs, es nezinu. Protams, ar cerību un prieku skatīsimies un raudzīsimies jaunajā 2024. gadā. Vecgada naktī var arī laimi izliet un mēģināt saprast vai paredzēt, kas tad mūs sagaida jaunajā gadā. Bet visbiežāk jau jaunā gada veiksmes un panākumi ir atkarīgi tikai no mums pašiem, no tā, cik mums būs spēka, uzņēmības, radošuma, ikdienā tik galā ar dažādiem dzīves izaicinājumiem. Visbiežāk gada sākumā mēs apņemamies daudzas lietas, bet bieži vien pietrūks spēka tās pabeigt vai turpināt. Aizejošajā 2023. gadā mēs Gulbenes novada pašvaldībā ar lielākām vai mazākām grūtībām pabeidzām vairākus projektus, gan ielu, ceļu, ēku siltināšanā un būvniecībā. Un gads aizies, bet paveiktie darbi paliks. Un ļoti gribētos, lai šīs ielas, ceļi, nosiltinātās ēkas, izbūvētais stadions kalpotu ilgi un nestu prieku un gandarījumu. Un līdzīgi gribās arī 2024. gadā paveikt darbus, kuri nebūs tikai vienam gadam, bet kuri priecēs pēc tam ilgākam laikam. Neizslēdz iespēju, ka aizejošais gads arī no mums kaut ko paņēma. Iespējams kādu tuvu vai mīļu cilvēku, bet ceru, kad arī kādā no ģimenēm kāds arī nāca klāt pie svētku galda vai papildināja ģimenes skaitlisko sastāvu. Un tā arī gribētu, lai nākošajā gadā mums Gulbenes novadā ir kuplākas ģimenes, vairāk prieka, lai visiem pietiek spēka īstenot savas ieceres, savas idejas un projektus. Es jums visiem novēlu no sirds, lai jums ir veselība, veiksme, panākumi, lai jūsu mājās vienmēr valda mīlestība un saticība. Daudz laimes jums visiem jaunajā 2024. gadā.